Sveiki visiem! Nedaudz pastāstīšu par olīvu sālīšanu. Šajos spaiņos ir olīvas klasiski sālītas. Novāc no koka, pāršķiro, nomazgā, mērcē līdz mēnesim augstā ūdenī, katru dienu maina ūdeni. Tad, kad viņas vairs nav rūgtas, nolej ūdeni, noskalo, nosusina, pārlej ar sālsūdeni un tādā veidā viņas tur. Attiecīgi pēc 3 mēnešiem viņas ir lietojamas uzturā. Šis veids man nepārāk patika, otrs veids ir sausā sālīšana. Olīvas tāpatās novāc, tikai šajā gadījumā pilnīgi gatavas. Ūdeni nelej, pāršķiro, pārber ar sāli, apmēram 100 gramu sāls uz kilogramu olīves un reizi dienā sāli nolej un spainīti kārtīgi sakrata. Tādā veidā viņas vītinās, rūgtums no olīvām tiek izvadīts šķidruma veidā, nolej, viņas sanāk vītinātas un var forši glabāt. Šādā veidā var glabāt vienkārši trauciņā, vai no leduskapi, vai no siltā vietā. Es ieteiktu leduskapi, lai nesapelē. Otrs variants ir viņas pārliet ar olīveļu. Tad var glabāties ļoti ilgi, gaisa klāt netiek. Kā saka, lai labi garšo. Paldies, jauku dienu!